8. laboratorijas darbs, 1. uzdevums. Tātad uzdevuma nosacījumi ir ļoti vienkārši. Mums ir jāpiešķir darbs, ir 4 darbinieki, ir 4 darbi. Katram ir jāizpilda viens darbs, darbiem jābūt izpildītiem visiem. Un galvenais nosacījums, lai tad piešķirot darbus, kopējās izmaksas, tad tas, ko mēs samaksāsim šiem 4 cilvēkiem, ir vismazākās. Galvenā atšķirība no iepriekšējiem uzdevumiem ir tāda, ka Solvers šeit neko nereiķinās, nekādus tur daudzumus, nekādus koordinātus, nekādus dīvainus skaitlīšus. Šeit Solvers pieņems lēmumu, pateiks jā vai nē, strādās vai nestrādās, pildīs vai nepildīs. Tas ir iespējams, jo Solveram ir speciāli mainīgi veids, kas saucās binary. Tātad nulli vai viennieki. Viņš pateikt, ka ir 0 vai nav, vai ir 1, tad jā vai nē. Bet sākums ir atkal jāsagatavo darba vide, un šāda veida uzdevumos, konkrēti šeit darba norīkojuma uzdevumam, tas skatās sekojoši. Tad mēs sagatavojam papildus tabuliņu, sauksim to par darba plānu. Šeit mums nekā nav, tie ir tukšumi. Un kas šeit notiksies? Solvers dažādās kombinācijās liks nulītes un vienniekus. Un ja viņš, piemēram, šeit ieliek 0, ja, tad tas nozīmē, ka Inga 3. darbu nedabū. Un ja, piemēram, viņš šeit ieliek viennieku, tad tas nozīmē, ka Inga dabū 1. darbu. Un tā tālāk. Un tātad viņš to var darīt dažādās šunās, 0,1, 0,1, 0,1, un mainīt to dažādās secībās, dažādās kombinācijas. Ar ko mēs sākam? Mēs sākam ar visām nulēm, un jebkādā secībā jums patīkamā saliekam sākam vērtības, piemēram, šādi pa diagonāli. Ja, tad tā mums ir zaļā krāsa, lūk, tas ir tas, ko Solvers mainīs. Nākamā lieta pēc mainīgo noteikšanas ir mērķa funkcija, tad sarkanā šūna. Kā jau es teicu, šajā uzdevumā mums ir jāsadala darbi tā, lai izmaksas, kopējas izmaksas būtu vismazākās. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs meklējam izmaksas. Tā ir mūsu mērķa funkcija. Izmaksas. Lūk, šādi. Kā mēs to daram? Mēs to daram ar SumProduct. Tātad, lūk, šīs apgabals reiz šīs apgabals. Kāpēc? Atkal viss ir ļoti vienkārši. Mēs redzam, ka pie šā darba sadalījuma mums ir, kad skaitlis sanāk, ja, es jau to iekrāsošu sarkanā krāsā. Lūk, šādi. Tātad mēs redzam, ka pie šāda darba sadalījuma 1. darbu pildi Jānis, 2. Inga, 3. Anna, 4. Juris. Tas nozīmē, ka izmaksas šīm sadalījumiem ir ļoti vienkārši. Šis plus šis, plus šis, plus šis. Lūk tā, un tas ir 69,6. Ja, tad tas pats. Kā strādā SumProduct? Nulītes dzēš ārā nevajadzīgās vērtības, un viennieki atstāja tikai šo diagonālu vērtību, kas mums ir vajadzīga. Un tad beigās tas tiek saskaitīts, un mēs iegūstam mums vajadzīgo risinājumu. Lūk, šādi. Pēdējā lieta ir nosacījumi. Nosacījumi ir ļoti vienkārši. Tur ir pateikts, ka mums ir jābūt katram darbam izpildītam, un katram darbiniekam jābūt norīkotam darbā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka stabiņā ir jābūt tikai vienam vienniekam, un rindiņā arī ir jābūt tikai vienam vienniekam. Un to ir ļoti vienkārši nokontrolēt, izmantojot savu funkciju. Mēs vienkārši summējam kolonas vērtības. Ja tur ir viennieks, tas nozīmē, ka ir tikai viens darbs piešķirts, kas nozīmē, ka viss ir labi. Un tas pats notiek arī šeit. Ja ir tikai viens darbs izpildīts, vai tikai viens darbinieks izpildīja vienu darbu, tad viss ir forši. Lūk, šādi. Ja, Solvers var mierīgi mainīt šeit vietām vienniekus un nulītes, bet tikai tik ilgi, kamēr te būs visur viennieki. Tad, lai nebūtu, piemēram, šādu gadījumu, ka te ir 1, ja, un te ir 2, vai lūk tā, ja, te ir 2. Tā būtu nedrīkst. Ir jābūt obligāti visur viennieki. Lūk. Ok, tālāk. Kā izskatās Solvers? Jūs gribētu jau zināt. Solvers izskatās ļoti vienkārši. Tātad pirmā lieta, set objective, ir atkal mūsu sarkanā šūna. Šeit mēs ilgi nedomājam.
Ko mēs darām ar sarkano šūnu, ja tā ir izmaksas? Ja tas ir izmaksas, mēs, protams, minimizējam izmaksas. Kur savādāk. Kas tiek mainīts? Mainām zaļu apgabalu. Šeit, tātad mūsu piešķiram, nepiešķiram. Un, lai solvers saprastu, ka mainīgie ir tieši 0 un 1, ir obligāti jāpieliek svarīgs nosacījums. Sorry, šeit redzam, man ir liekas vairāk šūnas nekā vai nepieciešams. Vēlreiz ieklikšķināsim pareizā. Apgabals šeit ir pareizi. Liekam klāt. Lūk. Tātad mēs sakam, ka šis apgabals, šīs šūnas ir binary. Tagad solver zinās, ka šeit viņam ir atļauts likt tikai 0 un 1 un vairs neko. Ok, add. Un vēl ir svarīgi nosacījumi, ka šeit ir 1 un šeit arī ir 1. Šis ieraksts nozīmē, ka katru šūnu šajā apgabalā pielīdzinās 1. Un ja kaut viena šūna apgabala nebūs 1, tad tas nozīmē, ka tas nepareizi risinājums un tā tālāk. Ja? Tā tas darbojās. Ok. Teksīs ņemt ārā nevajag, jo mainīgi ir 0,1, tur mīnus nekad nebūs. Visur ir salikts kā vajadzīgs, ja viss ir labi, viss solve. Ok. Un viņš mums piedāvā lūk šādu risinājumu. Lūk tā. Varam skaisti šeit visu iekrāsot automātiski sarkanā krāsā. Highlight cell rules un, piemēram, equal to 1. Ja, un redzam, tas tiek iekrāsots. Lūk šādi. Ko vajadzētu pateikt šajā uzdevumā vēl klāt, kad dažiem variantiem es ieteiktu pamēģināt vairāk kārt palaist solveri. Pie dažādām starta pozīcijām. Piemēram, mēs sākam ar diagonāli no kreisas labo pusi. Okay, viņš mums kaut ko atrada. Palaidīsim solveri vēlreiz. Okay, vai kaut kas ir mainījies? Nē, nav. Tad varbūt pamēģinām ar visām nulēm palaist. Palaidīsim ar visām nulēm, paskatīsimies, vai sanāks precīzāk. Nē, tas pats skaitlis vēl ir ar visiem 1. Un atkal viss ir tāpat. Tas nozīmē, ka šis variants ir tiešām ideāls. Dažiem variantiem, es saku, varētu sanākt, kad pie dažādām starta pozīcijām viņš atradīs precīzākus risinājumus. Tas ir saprotami, ja jūs zinot, kā strādā solvers, ka viņš piemeklē rezultātu un pirmais, kas viņam pagadās, tad viņš arī met ārā. Tādā veidā viņš arī atrod sākumā nepareizo minimālo vērtību. Ja, tad būtu labi šajā uzdevumā pamēģināt dažādas starta pozīcijas, pameklēt kaut ko no jauna. Lūk šādi.